Tā, ok. Labi, sveiki, atkal esmu gaisā, bet ierakstā, un šoreiz es parādīšu, kā mēs varam sagatavot vienkāršu HTML lapu, ko skolēns var lejuplādēt savā telefonā vai datorā un gatavoties 9. klases skolēniem. Ko es izdarīju? Es atkal iegāju šajā te rīkā, kuras skolotāji un skolas var pie maniem dabūt. Šis ir tāds gudrs rīks kā promptu inženieris. Un šeit ir vēl dažādas lietas, par kurām es stāstīju, bet tagad mēs pie 9. klases skolēnu eksāmena. Un es gribu, lai man viņš izveido HTML lapu, kas palīdz sagatavoties noslēguma eksāmenam. Un es jau šo esmu nospiedis, un man viņš ir iedevis, ja man viņš jānospiež, bet es jau viņu esmu izdarījis, un to, ko viņš man iedeva, es jau pārkopēju šeit. Nē, es viņu atvēršu. Viņu atvēršu. Jā, lūk. Un viņš man iedeva vairākus uzvednes, jau promptus. Pirmais liekums viņš man izveido vienu HTML failu, iekļaujot PS un JavaScript, kas kalpo kā interaktīvs matemātikas testa rīks 9. klases noslēgumam, iekļauj 10 dažādus jautājumus par galvenajām tēmām, kvadrāts, vienādojumi, procenti, Pitagora teorija, varbūtība un funkciju grafika. Šo visu var mainīt un papildināt. Un vēl viņš ir pieliktas prasības, kā jābūt ir atbilžu variantiem vai lodziņu skatus vai atbildēji. Pēc pareizās atbildes iesniegsim jāparāda, vai tā ir pareiza vai nepareiza. Ja atbildu nepareiza, parādi īsti padomu soli pa solim risinājumu. Tālāk ir arī par dizainu un testa beigās parādi kopēju. Tālāk mums ir vēl viens. Nelasīšu šos promptus, es jums iekopēšu kaut kur, lai jūs viņus varat dabūt. Kur ir nākamais ir interaktīvā formulu aprēķina padnīca. Jā, atkal ir izveido HTML lapu un formulu lapu, lai varētu ievadīt mainīgos, un lapa automātiski aprēķina rezultātu un parādītu risinājumu gaitu. Un tālāk ir pateikt par kādām lietām. Un vēl ir pēdējais ir visaptverošs eksāmena navigators, jeb dashboards. Tur šeit ir jāizveido matemātikas eksāmena sagatavošanās vadības panelis. Lūk, es visus šos trīs uzvedus esmu ievadījis jau ChatGPT un patīsmies, kādus es dabūju rezultātus. Pirmajam promptam rezultāts ir šāds, neparādīs kāds. Lūk, šāds ir jāizvēlas pareizā atbilde, es nezinu, nepareizi, un tālāk viņš parāda, kā ir. Te jāieraksta, lūk, šitāds te ir testiņš. Pie kam šādu testiņu, kur ir visi 10 uzdevumu, un šo te HTML failiņu var
var lejuplādēt un iedot skolēnam, lai viņš nevis šeit, vai nu saiti, vai nu vienkārši šeit lejuplādēt, izveidot saiti, vai arī vienkārši nokopēt saiti un iedot skolēniem, vai vienkārši kodu pakopēt uz HTML failiņu. Nu, tie, kas nāks uz semināriem, tiem es parādīšu, kā to izdarīt. Labi, paskatīsimies nākamo. Paskatīsimies, kas mums no nākamajā tā. Mēs te kaut kur aizbraucām, ejam atpakaļ. Tā. Tas mums bija pirmais. Tā, braucam uz augšu. Jā, reku mums ir otrais. Mums uztaisīja otrā variantā mums. Mēs varam ievadīt šeit, tā, mēs varam ievadīt vērtības kaut kādas, nezinu, 7, 5, 6, 2, nospiest aprēķināt. Nu, jā, es tagad pilnīgi došu daļu un reāls rakstums nav. Tālāk te var pleņēties aprēķināt Pitagora teorēmai vai nu kastitu vai hipotenūzu, arī ievadot skaitļus. Tālāk var cilindru, kaut kas ir par cilindru, un atkal šo lapu var lejuplādēt vai kopīgot, un skolēni var tādā veidā trenēties. Un to visu es izdarīju visparastākajā chatā GPT. Šito aiztaisam, ja apturam un aiztaisam ciet. Tā, no šito mēs arī aiztaisam ciet. Šito arī aiztaisam ciet un pabraucam vēl drusku uz leju. Vēl mēs uztaisījām to dashboardu. Tas bija diezgan interesants. Tā, braucam uz leju. Reku mums ir tā trešā uzvedne. Un mēs varam atkal pastīties, kas ir šeit iznācis. Nu, šis ir tāds kā skolēni tāds gatavošanās platforma. Tas ir atkal viens HTML failiņš, kuru var lejuplādēt, un skolēns viņu var atvērt pilnīgi jebkurā ierīcē. Datorā, telefonā, planšetē, un viņš, piemēram, gatavojas eksāmenam, un viņš grib šodien mācīties par funkcijām, par lineāro funkciju, dienas uzdevums, tiek iedots uzdevums, un skolēns reiķina pārbauda savu atbildi. Tā, kurš vēl iedeva, un varbūtība atkal tā. Dienas uzdevums, atkal met kauliņu, un atkal jāizreicina, un tā. Bet tagad joka pēc man ļoti interesē šis te, ka mēs pamēģināsim šo te uzvedni, piemēram, šo uzvedni. Mēs nokopēsim Ctrl+C un aiziesim uz
Aiziesim šoreiz uz Nikno Google AI Studio. Google AI Studio. Un paņemsim šeit, kur mēs varam būvēt aplikāciju, ja? Mēs paņemsim, mēs jau esam būvēšanas režīmā, un es šeit viņu iekopiešu kontrolu V, un mēģināsim tagad teikt, lai viņš mums uzbūvē. Apstīsimies, kas sanāk. Nu, es gan nekādus te arī papildus parametrus neuzstādīju. Redzam, ka tiek rakstīts kods. Bam, bam, bam. Kods tiek rakstīts. Tā HTML lapa ir gatava. Pamēģināsim viņu palaist. Tā. Nu, gribu, lai rāda. Nu, lūk, un uztaisīsim viņu. Tā. Ko viņš mums uztaisīja, uztaisīja mums formuliņas. Mācību progress. Tā. Ko viņš mums uztaisīja? Tā kā es vēl tagad viņu, labi, pamēģināsim viņu lejuplādēt un ielādēt šeit. Aha. Tā, ko viņš mums uztaisīja svarīgākās tā mācību. Un es vienkārši varu atzīmēt sev, ko es esmu iemācījies un ko es neesmu iemācījies. Jā. Nu, mēs atcīmies, vai viņš mums kaut ko vēl papildus piedāvā papildināt. Tā šo aizsēsim ciet. Paiesim uz leju, ko viņš mums piedāvās. Un vēl papildus. Mums vajag šito ieslēgt, un viņš izpilda kodu. Tā, nu, atlieksim, lai viņš vienkārši viņu papildina. Papildini ar iespējām. Apstīsimies, ko viņš mums izdarīs. Un sākam runu. Tā. Kaut kas tiek dalīts. Tā, bet kurā vietā? Nekam mums pējārāt uz leju. Nē. Tā paku, tad mums ir kaut kas nosika. Aha, reku viņš ir jau uztaisījis jau nākamo versiju. Tā, paskatīsimies. Jaunākās iespējas. Tā, kur tam mēs te palikām? Super, nē. Jā, labi. Un.
Man viņu palaist. Aha, aizgāja. Paskatīsimies, ko viņš vēl spēs izdarīt. Nu, es nemaz nesaku, ja mēs viņam nebūtu pateikuši HTML, viņš iespējams varētu vēl niknāku rīku izveidot. Bet, ko es ar šo visu gribu pateikt, ka, lai mēs pilnvērtīgi varētu izmantot visas mākslīgā intelekta iespējas, tā, dinamisks powers, nu tad mēģināsim šo palaist. Tā, palaist. Kā tad viņš mums visīsies? Eksāmenis klāt. Tā, bet es gribu, labi, mēs tomēr lejuplādēsim un palaidīsim šitā. Palaidīsim šitā. Rekujām viņš mums tā bišķiņu pataisīsim lielākus, tagad mēs varam uzlikt sākt taimeris 25 minūtes un reku viņš mums iedeva darbības ar piezīmēm, un tad es kaut ko varu, šeit sev kaut kādas piezīmes pielikt. Šis ir vairāk tāds kā atpūs. Bet, jā, īsāk sakot, kāda ir tā galvenā doma. Šos te es jums pielikšu pie Facebooka ieraksta, un jūs ar viņiem atkal varēsiet ar šiem te promptiem paspēlēties. Ja jums ir kāda ideja vai kaut ko gribat vēl papildus izveidot skolāņiem priekš eksāmenu, vai nu nākiet otrdien uz bezmaksas semināru, vai arī mums ir 20 eiro un līdz gada beigām var nākt uz semināriem 3 reizes nedēļā, kad vien ienāk. Kad vien ir laiks un ir problēma un ir vēlēšanās. Līdz nākamajai reizei.